Labdien! Man sauc Alda Indriksone. Esmu supervizora ar maģistra grādu biznesa psiholoģijā un supervīzijā. Es vēlos ar jums šodien padalīties par vienu no svarīgiem jautājumiem mūsu mūža izglītībā un izglītībā. Par to, kādi ir izaicinājumi šajā jomā mūsdienās un iespējamie problēmu cēloņi. Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās ir tehnoloģijas. Tās ienāk ļoti strauji. Tas ir mākslīgais intelekts. Tas ir viss jaunas prasības mūsu darba tirgu. Taču skolās un augstskolās mācību saturs bieži vien paliek nemainīgs. Izglītības reformas bieži vien ir lēms, birokrātisks un nepietiekami elastīgs. Mācību programmu izmaiņas prasa lielu laiku, politisku gribu, un ārpus skolas sienām laiks neapstājas, temps iet uz priekšu. Nākamais izaicinājums ir nevienlīdzīga piekļuve tehnoloģiem. Lai gan digitālie rīki kļūst arvien pieejamāki, joprojām ir ievērojamas atšķirības ar dažādām reģioniem, sociālām grupām un paaudzēm, kas bieži vien ir saistīts ar ekonomisko nevienlīdzību, geogrāfisko izolāciju un vecāku digitālajām prasmēm. Rezultātā daļa sabiedrības paliek ārpusē, gan bērni, kur nespēja piedalīties attālinātajās mācībās, gan pieaugušie, kuriem pietrūks pietiekami prasmes. Mūža izglītība ir viena no atbildēm uz mainīgo vidi. Prasmes jāatjauno visa mūža garumā. Bet realitātē daudz pieaugušie nejūtās motivēti. Un jautājums ir, kāpēc? Pirmkārt, izglītība bieži nav pielāgota pieaugušo darbu videi, dzīvesveidam. Viņa ir dārga, viņa ir nepieejama, viņa varbūt ir tajā laikā, kad pieaugušiem ir jāstrādā. Un tas rada atturību. Dažreiz pieaugušie nejūt tādu kā saikni starp mācīšanos un darbu vidi, neredz vajadzību ieviest šo darbu vidē vai personīgajā dzīvē. Izglītības kvalitāti patiesībā nosaka skolotāji. Diemžēl daudz viet šobrīd skolotāji ir noguruši, izdeguši vai vispār skolotāju trūkums. Tas ne tikai ietekmē mācību procesu, bet arī rada attieksmi pret bērniem, pret vēlmi mācīties. Nenoliedzami svarīgs ir atalgojums. Tomēr arī sabiedrības novērtējums un pārmērīgās birokrātijas dēļ skolotāju profesija šodien nav pietiekami pievilcīga jauniešiem. Turklāt esošiem skolotājiem trūkst atbalsta profesionālajā jomā, bieži vien laiks, motivācija, jaunām metodēm un tehnoloģijām. Vēl viens būtisks izaicinājums skolās joprojām tiek uzsvērti fakti, nevis prasmes. Taču mūsdienās būtiski ir spēja sadarboties, pielāgoties, kritiski domāt un veicināt mācīties visa mūža garumā. Latvijā daudzviet un Eiropā mēs saskaramies ar sabiedrības novecošanu. Tas nozīmē, ka darba tirgu ienāk mazāk jauno cilvēku un pieaug vajadzība pēc kvalificētiem pieaugušajiem. Tradicionāla izglītība ir saistīta ar jaunu skolu, universitāti, taču šodien tā vairs nav. Ja neattīstām pieaugušos, nemācīsim viņiem izglītības kultūru, mēs risiem ar sabiedrību, kura liela daļa cilvēku nespējas pielāgoties darba tirgus vajadzībām. Mūsdienās izaicinājumi izglītībā nav viegli atrisinājumi, taču tie nav neiespējami. Svarīgi sākt ar skolotājiem. Skolotāju atbalstu, elastīgām mācību iespējām un jaunām metodēm un jaunu pieeju mūža izglītībai. Īpaša vieta šeit es saredzu supervīzijām. Tās ir sesijas, kas sniedz pedagogiem atbalstu, refleksiju un palīdz risināt dažādas sarežģītas situācijas viņu ikdienas dzīvē. Un pats svarīgākais mums ir jāatceras, ka izglītība nav tikai skola vai kurs. Tā ir attieksme pret dzīvi. Tā ir vēlme uzzināt vairāk, saprast labāk un darīt gudrāk. Skola nav tikai mācību iestāde. Tā ir darba vide ar komandām, savstarpēju sadarbību, attiecībām, dinamiku, emocijām, izaicinājumiem, uzdevumiem un saviem mērķiem. Es kā certificēta supervizora, mamma, personāla vadītāja, ieteiktu no savas puses ieviest regulāras supervīzijas pedagogiem, sesīt izglītībā un mūža izglītībā. Mūsdienās, kad mācīšanās
visa mūža garumā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, supervīzijas arvien vairāk ieņem nozīmīgu vietu profesionālajā dzīvē un tās izaugsmē. Supervīzijas sesijas ir konfidenciālas, tās ir atbalstošas, radot drošu vidi profesionālajā attīstībai un refleksijai. Supervīzija ir resurss, kas palīdz risināt grūtības ikdienas dzīvē, dažādos mācību procesos, veicina profesionālo izaugsmi un attīstību. Sniedz iespēju paskatīties uz savu ikdienu no citas skatu punkta, savicēt citas domas un refleksiju. Supervīzija veicina profesionālo attīstību un personīgo izaugsmi, atbalsta emocionālo labsajūtu un mazina izdegšanas riskus. Supervīzija stiprina komunikāciju un sadarbības iespējas, prasmes, palīdz izprast un pielāgoties pārmaiņām skolā. Veicina radošu un inovatīvu pieeju problēmu risināšanai un nodrošina regulāru atgriezenisko saiti un iespēju refleksijai par datu. Skolā strādā dažādas profesijas pārstāvji, gan skolotāji, atbalsta personāls, vadīja, administrācija, un viņiem visiem ir jāstrādā vienotā komandā. Kāds tad ir supervizora pienesums izglītībai? Pirmām kārtām atbalsts profesionālajā vidē, atbalstīt skolotājus un citus skolas pārstāvus, palīdzēt apzināties savus lomas, savus spējas, stiprās puses. Pielietot to var arī caur metodas. Ar metodēm mēs izspēlējam un saredzam šīs iespējas, kā tikt ar to galā, kā reflektīvi jautājumi, skolotāja vai darbinieku lomas analīze, emocionālā izdegšana, samazināt emocionālo izdegšanu, samazināt stresa līmeni, veidot veselīgus emocionālos resursus. Un to var caur metodēm kā emociju apzināšanās, darbs ar personīgajām robežām. Pašaprūpe ir ļoti būtisks process, par ko mēs vienmēr aizmirstam. Mēs aizmirstam pārrūpēties paši par sevi. Un katram ir svarīgi saprast, kas ir viņa enerģijas lādiņš, kur viņš viņu rod. Vai tā ir pelda, vai tā ir pastaiva, vai tā ir kāda rūpe ar augiem. Un svarīgi arī pateikt to savam kolēģi, kā tu vēlēsi tā par tevi, lai tevi atbalsta. Kā kolēģis var saprast, ka tev ir nepieciešams atbalsts. Kā kolēģis var ieraudzīt, ja tu to skaļi nekusaki. Komandas saliedēšana, uzlabot savstarpējo komunikāciju un sadarbību starp skolotājiem, vecākiem, personālu. To mēs varam darīt starp lomu spēlē. Tas ir reflektīvas sarunas, diskusijas, tie ir vēlmu saraksti. Kā mēs vēlētos, lai mums būtu, kāda būtu mūsu komanda? Kā mēs zināsim, ka mēs to esam sasnieguši? Un kādi ir mūsu pirmie soļi, kā to uzsākt darīt? Profesionāla izaicinājuma analizēšana. Izprast un risināt konfliktus, situācijas ar skolēniem, ar vecākiem. Tā varētu būt metode starp gadījumu analīzē, iejusties dažādās lomās, kā es esmu kā vecāks, kā es kā skolotājs jūtos, kā es kā administrācijas darbinieks. Zinot mērķi un piemērot atbilstošas metodas supervīzijas sesijās, laikus mēs varam novērst lielākos izaicinājumus izglītības jomā un mūža izglītībā. Pieaugušais skolotāja trūkums un to, ka daudzi pedagogi jau ir pensijas vecumā vai tūlīt dosies, tas ir liels izaicinājums mūsdienu izglītības sistēmai. Tāpēc mums ir jārūpējas par skolotājiem, un tā ir emocionālā un fiziskā pārsloce, zemes sabiedrības novērtējums skolotāju darbam, jauna reforma un pārmaiņa radītais stress, grūtības savienot mācību, kvalitāti un uzvedības izaicinājumus klasēs. Un kāpēc mums tas būtu svarīgi? Tāpēc, ka skola ir vide, kur jaunais cilvēks apgūst sadarbības prasmes, atbildību un attiecīgu kultūru. No skolas viņš tālāk dodas uz biznesa vidi, kur šīs prasmes ir izšķirošas. Ja skolā nav veselīgs profesionāls vides, kā mēs varam sagaidīt, ka jaunais cilvēks prasīs funkcionēt sarežģītā darba tirgus vidū? Tāpēc supervīzija skolā nav luksus. Tā ir nepieciešamība. Tas ir ieguldījums gan skolotāju, skolas darbinieku labklājībā, gan nākotnē sabiedrībai. Jo no tā, kā jutīsies skolotāji, būs atkarīgs arī, kā jutīsies mūsu bērnu skolā. Skolotāji un pieaugušie izglītotāji bieži ir psiholoģiski noslogoti. Viņi ne tikai māca, bet arī risina konflikta situācijas, sadarbojās ar vecākiem, kolēģiem, administrāciju un vienlaikus ar dažādām personībām klasē. Supervīzijas sesijās tiek izmantotas dažādas metodas, kā piemēram individuālās supervīzijas sesijas, kur katrs skolotājs vai izglītības darbinieks var drošā vidē pārdomāt savu ikdienu un paskatīties uz to no citas skatu punkta. Grupas supervīzijās atbalsts no kolēģiem.
Viņi dalās ar savu pieredzi, ar to, kā viņi ir izcinājuši dažādas konflikta situācijas, un katrs no viņiem var paņemt to sev, kas viņam ir nepieciešams. Izglītības jomā nereti rodas profesionālā izdegšana no pārstobotības nemitīgām pārmaiņām vai izjūtas, ka darbs netiek novērtēts. Supervizors supervīzijas sesijās palīdz atgūt līdzsvaru, apzināties savus robežas, spējas, stiprās puses un saglabāt šo profesionālo motivāciju. Tāds metods kā, piemēram, reflektīvas sarunas, darbs ar robežu apzināšanos, vērtību analīze profesionālajā vidē. Runājot par komandas sadarbības veicināšanu, uzlabošanu izglītības iestādēs, supervīzija var būt ļoti vērtīgs instruments kolektīvu attiecību saliedēšanai, stiprināšanai un iekšējo konfliktu risināšanai. Tā palīdz veicināt atklātu, drošu, vienotu komunikāciju un redzējumu par to, kādus kopīgus mērķus mēs veidojam. To var darīt ar metodēm kā komandas, supervīzijas, reflektējošais dialogs, starp dažādām lomām, vadība, skolotāju, atbalsta personāls. Atbalsts pārmaiņu procesos un reformās. Kad izglītības iestādes saskaras ar reformām, jaunu mācību pieeju ieviešanai vai pārstrukturēšanai, tas rada stresa un pretestību. Tas ir normāli, un supervizors var būt šis procesu vadītājs, palīdzēt kolektīvam adaptēties un iesaistīties jaunajās izmaiņās ar mazāku pretestību. Var izmantot dažādas metodas, kā piemēram pārmaiņu vadības atbalsts, grupas resursu aktivizēšana, kopīgas vīzijas izstrāde. Mūža izglītībā pieaugušo izglītotāji bieži vien strādā ar ļoti dažādu auditoriju, no jauniešiem līdz senioriem, no motivētiem līdz piespiedu kārtā iesaistītajiem pieaugušajiem. Tas prasa elastīgu pieeju, izpratni, pacietību un cilvēku attīstības cikliem un spēj tikt galā ar sarežģītām situācijām. Un supervīzija palīdz analizēt šīs sarežģītās situācijas, izvērtēt savu sadarbību, gūt jaunas perspektīvas un metodas darbā, saprast, kādas pielietot ar grūtajiem, nemotivētajiem izglītojumiem. Supervizora atbalsts izglītībā un mūža izglītībā nav tikai problēmu risināšana, tā ir izaugsmes telpa, kur profesionāļi var kļūt stiprāki, apzinātāki un efektīvāki. Tā ir vieta, kur atjaunot savu ticību savām spējām, nostiprināt savu profesionālo izaugsmi, pašvērtējumu un iemācīties darboties ar lielāku skaidrību un līdzsvaru. Tāpēc, raugoties uz šodienas izaicinājumiem, mēs nevaram runāt tikai par izglītības saturu un reformām. Mums ir jārunā par cilvēkiem, kas šo izglītību veido, kas nodod viņu tālāk. Un supervīzija ir viena no tām iespējām, kā šiem cilvēkiem mēs varam palīdzēt. Sagatavoju jautājumu un atbilžu kopumu par supervīzijas nozīmi izglītībā. Labprāt padalīšos ar jums un arī vēlētos zināt jūsu domas un pieredzi šajā jautājumā. Jautājumi no skolotājiem. Mēs skolā jau tā esam pārslogoti un mācību stundu plānošana, pārbaudījumi, dažāda dokumentācija, kā supervīzija mums var palīdzēt un kur vēl laiku rast supervīzijas sesijām. Es teiktu tā no supervizora viedokļa, ka pilnīgi saprot šo sajūtu, ka šķiet, ka vairāk neko nevar pielikt. Bet tieši šādā brīdī supervīzija var kļūt par resursu, nevis slogu. Dažreiz viena reflektējoša saruna ar supervizoru var noņemt mēneša ilgu spriedzi. Savādāk tā doma mums maltos ilgu laiku, bet sarunā mēs to sadzirdam pavisam savādāk. Tas nav vēl viens pienākums, tā ir investīcija sevī un profesionālā ilgtspējā. Varētu būt jautājums no direktora puses, kā man kā vadītājam izmantot supervīziju, ja man jāsaglabā neutralitāte, jāved kolektīvs, konflikti, vadītājs bieži vien jūtas viens. Viņam nav ar ko padalīties, nav kuram pastāstīt savu domu, savu redzējumu un saglabāt profesionālo attālinu no komandas. Tad supervīzija ir tā drošā vieta, kur vadītājs var dalīties, analizēt savus lēmumus, uzvedības modeļus un komunikācijas sarežģījumus, bez sprieduma vai padomiem no malas. Tas palīdz saglabāt šo iekšējo skaidrību, stiprināt vadības lomu un ilgtermiņā pieņemt lēmumus. No mūsu izglītības pasniedzēja varētu būt jautājums. Mēs strādājam ar ļoti dažādiem pieaugušajiem, motivētiem, nemotivētiem,
agresīviem, kā supervīzija mums var palīdzēt šajā jomā. Es kā supervizori varu teikt to, ka pieaugušo izglītība tiešām prasa lielu elastību. Supervīzijā mēs varam izpētīt konkrētas sarežģītas situācijas. Kā es jūtos, kā es reaģēju, kāpēc man ir šāds jautājums. Mēs meklējam efektīvas stratēģijas darbam ar grūtajiem dalībniekiem. Kā ietekmēt grupas dinamiku, kā noteikt robežas un kā nezaudēt savu pašcieņu. Šīs sarunas nevis kritizē, bet palīdz mums augt. Skolas psihologs varētu jautāt, kā man supervīzija var palīdzēt, ja es jau sniedzu šo atbalstošo procesu? Vai tiešām man arī vajadzīga supervīzija? Un es kā supervizori varu atbildēt ļoti, jo atbalstošo profesiju pārstāvji visbiežāk aizmirst par sevi. Supervīzija ir vieta, kur psihologs var uzlādēt savas baterijas, kur viņš var ļauties saviem procesiem un izbaudīt šo procesu ar dalīšanos, ar refleksiju. Turklāt supervīzija nav terapija, tā ir balstīta uz darbu un palīdz saglabāt savu iekšējo līdzsvaru un profesionālo jomu. Pedagogu grupa varētu jautāt, bet kā mēs tik dažādu vecumu, dažādi cilvēki, ko mēs darīsim šajā supervīzijā, kā mēs viens otram varam palīdzēt? Brīnišķīgi, dažādība grupā. Patiesībā ir milzīgs resurs. Supervīzija nav mācīšanās. Tā ir savstarpēja refleksija, tā ir dalīšanās ar savu pieredzi, ar to, ka pieredzējis cilvēks, skolotājs var dalīties ar savām zināšanām, savukārt jauns ar savu entuziasmu, ar savu redzējumu un iedvesmu. Turklāt supervizors vada šos procesus, un tā, lai visiem būtu iespēja būt sadzirdētiem un ieraudzīt citu skatījumu. No vadītāja puses varētu būt jautājums, kā es varu pārliecināt kolēģus nākt uz supervīzijām. Tā ir kontrole un vērtēšana. Un šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo supervīzija nav par kontroli un vērtēšanu. Tā nav atskaitīšanās. Tā ir profesionāls attīstības instruments uz brīvprātības gribas. Un lielākā daļa cilvēku, kas to piedzīvo pirmoreiz, saprot, ka tā ir atbalstoša, droša vide, kurā viņi jūtas droši. Jautājums no vecākiem varētu būt šāds. Es redzu, ka skolotāji ir bieži pārguruši, īgri, neapmierināti un nerunā ar bērniem ar cieņu. Ko šādā situācijā supervīzija var darīt? Kā viņi var palīdzēt? Patiesībā skolotājs ir pārstrādājies, emocionāli izsmelts, un tas neizbēgami ietekmē viņa attieksmi pret bērniem, pret vecākiem un kolēģiem pret kolēģi. Un supervīzija palīdz skolotājiem laikus atpazīt šīs robežas un laikus strādāt ar emocionālo pārslodzi. Vecāki savukārt var būt daļa no atbalstošās vides. Nevis tikai kritizēt, bet arī izrādīt izpratni, sadarboties, ieklausīties. Un mēs visi esam kopā vienā sistēmā. Ja skolotājs jūtas novērtēts, motivēts, tas atspoguļojās uz attiecībām ar mūsu bērniem. Varētu arī būt jautājums no vecākiem, dažreiz ir sajūta, ka starp skolu un vecākiem ir plaisa. Mēs viens otru nesaprotam, kā tas var palīdzēt mums kā caur supervīziju. Šeit es varētu bilst ar to, ka jā, supervizors var vadīt strukturētas sarunas ar skolotājiem vecākiem, lai veicinātu savstarpēju cieņu, izstrādāt vienotus kritērijus, kā sadarboties, kā uzrunāt viens otru, lai nav šīs sliktās komunikācijas gaidas. Un tā ir vienota saruna, uz pozitīvas nots. Supervīzijas sesijās var izstrādāt jaunu sadarbības modeli, kurā abas puses jutīsies sadzirdētas. Mans bērns negrib iet uz skolu, viņš jūtas slikti. Ko tādā mirklī darīt? Šeit būtu svarīgi saprast kopainu, ne tikai bērna uzvedību, bet arī sistēmas, kurā viņš atrodas. Supervīzijas procesā skolotājs var reflektēt par bērna situāciju un ne tikai no problēmas viedokļa, bet mēģināt saskatīt arī iespējamos cēlojumus. Vai būtu iespējams izmantot supervīziju arī vecākiem grupām, lai saprastu gan savus bērnus, gan skolotājus, gan kāpēc kopumā ir šāda attieksme vienam mums pret otru. Un šeit es gribētu teikt, ka vecāki ir svarīga izglītības sistēmas daļa, un arī viņiem ir izaicinājumi. Vainas izjūta, nogurums, un nezinu, kā palīdzēt savam bērnam. Un grupas supervīzijās vecāki var ļaut dalīties ar savu pieredzi, saņemt atbalstu vienam no otra un attīstīt apzinātāku pieeju bērnu audzināšanā un sadarbībā. Tas nav psiholoģisks konsultējums, bet reflektīva un attīstoša vide. Un šeit es vēlētos jums uzdot padomāt pie sevis un atbildēt sev, kurās situācijās
man būtu palīdzējusi supervizora atbalsts? Kā jūs domājat, vai jūsu komandā būtu vieta atklātai refleksijai? Un kāds atbalsts man pietrūkst visvairāk profesionālajā darbībā? Kad runājam par izglītību, mēs nerunājam tikai par zināšanu nodošanu. Mēs runājam par dzīvesveidu un par to, kur aug jaunā paudze un par to, kā mēs visi varam kopā veidot vidi drošu, atbalstošu un iedvesmojošu. Supervīzija ir kas vairāk nekā tikai formāla tikšanās un runāšana. Tas ir process, kurā mēs varam atklāti runāt par savām sajūtām, izaicinājumiem, panākumiem. Tā ir droša vide, kurā profesionāli var apmainīties ar pieredzi, meklēt atbalstu un rast risinājumus, kas padara ikdienas darbu vieglāku un saprotamāku. Mūsu skolās strādā dažādas personības, skolotāji, atbalsta personāls, administrācija, un viņiem visiem jāspēj sadarboties savā starpā. Ir jāveido vienota komanda. Supervīzija palīdz stiprināt šo sadarbību, veidot atvērtu, uzticības pilnu un iejūtīgu mikroklimatu. Tā palīdz mazināt spriedzi, konfliktus, kuri nereti rodas strādājot ar dažādām personībām, dažādās dzīves situācijās. Runāt par profesionālo izaugsmu supervīziju ir neaizvietojama. Tā palīdz skolotājiem reflektēt par savu pedagoģisko praksi, pilnveidot mācības metodus un saglabāt deksmi, kas ir tik svarīgi, lai iedvesmot mūsu bērnus. Tas ir veids, kā samazināt izdegšanas risku, sniedzot emocionālo atbalstu un palīdzot tikt galā ar ikdienas stresu. Un nemazāk svarīgi, supervīzija tieši ietekmē skolēnu labsajūtu un mācību kvalitāti. Kad skolotāji jūtas atbalstīti, motivēti, novērtēti, viņi spēj pildīt savu misiju, atbalstīt un attīstīt katru mūsu bērnu. Un tādā veidā supervīzija kļūst par atslēgu ne tikai pieaugušo vidē, bet arī bērnu labklājībām. Arī vecāku sajūt šo atbalstu. Viņi redz, ka skola ir droša un profesionāla vide, kurā viņu bērni tiek saprast un atbalstīti. Tas stiprina uzticību un sadarbību starp ģimeni un izglītības iestādi, kas ir viens no veiksmīgākajiem izglītības procesa stūrakmeņiem. Supervīzija palīdz tiktiem pāri, jo tā ne tikai risina problēmas, bet arī rada izaugsmes iespējas, kas ir vitāli nepieciešams mūsu, lai saglabātu izglītības kvalitāti un attīstītu tālāk. Tāpēc aicinu visus skolas, izglītības nozares pārstāvjus, skolotājus, atbalsta personālu, administrāciju, vecākus, kopīgi atbalstīt supervīzijas sesijas ieviešanu izglītības jomā. Tas ir ieguldījums mūsu bērnu nākotnē, mūsu sabiedrības attīstībā un mūsu pašu profesionālajā izaugsmes ceļā. Paldies jums par uzmanību, un kopā mēs varam veidot izglītību, kurā ik viens darbinieks, ik viens vecāks un bērns jūtas atbalstīts, novērtēts un iedvesmots.